Labdien, dāmas un kungi! Mani sauc Aitis Oikeli, un es strādāju Tekla Corporation, un es darbojos mūsu galvenajā birojā ēkā netālu no Helsinkiem. Vispirms es vēlētos pateikties konferences organizatoriem par manu iespēju uzstāties šeit jūsu priekšā un arī to godu pastāstīt par moderniem un jaunākajām tehnoloģijām, kuras jau ir pieejamas. Īsumā vēlētos pastāstīt par savu prezentācijas saturu, tātad īsumā par mūsu uzņēmumu. Tad nedaudz pastāstīšu par tiem izaicinājumiem, ar kuriem būvniecības uzņēmumi saskaras mūsdienās savā darbībā. Un pēc tam vēlētos piedāvāt arī vairākus risinājumus, kuri jau ir pieejami un ir jūsu rīcībā. Tāpat arī izskatīt atsevišķus gadījumus, labākās prakses piemērus mūsu klientu vidū un, protams, īsus secinājumus. Es vēlētos ātri, īsi un kodolīgi izskatīt prezentāciju, un mēs arī esam tepat ārpus konferences telpas, un ja jums rodas kādi jautājumi vai kāds jautājums būtu jāizskata detalizētāk, lūdzu droši vērsties pie mums. Tātad Tekla Corporation mēs izstrādājam un tirgojam programmatūras risinājumus un pakalpojumus uzņēmēju darbības procesa vadībā, būvniecības nozarē, enerģijas sadales un infrastruktūras pārvaldības jomā. Tekla Corporation bija dibināta 1966. gadā, kas padara mūs par vienu no visvecākajiem programmatūras izstrādātāju uzņēmumiem pasaulē. Trimble Navigation 2011. gada jūlijā pārpirka un iegādājās mūsu uzņēmumu. Mēs tagad esam Trimble Navigation uzņēmumu grupā. Tekla Corporation strādā vairāk nekā 700 darbinieku visā pasaulē, un aptuveni 80% no neto apgrozījuma tiek ģenerēts ārpus Somijas. Izpētes un attīstības izdevumu sastāda aptuveni 25% no neto realizācijas, neto ienākumiem. Ja mēs runājām par dažādām kvalitātes pārvaldības sistēmām, parasti dabā ir sastopams priekšmets vai objekts, izmaksas, laiks. Un, ja mēs runājam par būvniecības nozare, es vēlētos runāt par kvalitāti divos aspektos. Tātad paša produkta kvalitāte un paša procesa kvalitāte. Tātad produkts, būvniecības produkts, tā ir konstrukcija, tā ir ēka, tas varētu būt tilts, un ar procesu es saprotu un apzīmēju procesu, kā, piemēram, ēka tiek uzbūvēta. Ja mēs rūpīgāk pārdomājam pašu produktu, būvniecības produktu un kā veidojas tā izmaksas vai cena, tātad ievērojot izdevumu dzīves ciklu 1:5:200, 1 eiro būtu būvniecības izdevuma, 5 eiro būtu apkalpošanas un tehniskās apkopes izdevumi, un 200 eiro būtu eksploatācijas izdevumi. Tātad tie būtu visi eksploatācijas izdevumi, kas būtu nepieciešami kādam uzņēmumam savas darbības nodrošināšanai konkrētā ēkā. Un tādēļ es vēlētos minēt divus piemērus. Somijā tika izstrādāts jaunas slimnīcas projekts, tika patērēta 10 miljonu eiro projektēšanai un būvniecības vadībai. 100 miljonu eiro tika iztērēti pašai būvniecībai, un 500 miljonu eiro ir aplēstās un aprēķinātās eksploatācijas vai uzturēšanas izmaksas nākamo 5 gadu laikā. Tātad mēs to varētu apskatīt tieši no paša produkta puses. Tad kādi izaicinājumi pastāv? Tika veikts pētījums, kuru veica Somijas pētniecības institūts kopā ar uzņēmumu Skanska, ka tikai 30% no laika tiek izmantoti tieši pašam būvniecības procesam. Pārējie 70% tiek patērēti dīkstāvē 40% un transportēšanai, pārvadāšanai 30%. Un šos 70% mēs varam arī uzskatīt par neliederīgi patērētu laiku objektā. Citos uzņēmumos, citās nozarēs ir ievērojama produktivitātes un efektivitātes pieaugums. Citos uzņēmumos, citās nozarēs, tātad atzīmēta ar zilo līkni, augšupejošu līkni, savukārt būvniecībā atlikušie uzdevumi ir atzīmēti ar daudzkrāsainu līkni ar lejupejošu dinamiku.
ar mazu piebildi. Tomēr tas nav pilnībā taisnība, jo iepriekš montāža, kas tiek veikta ne būvlaukumā, nav iekļauta. Tātad varētu teikt, ka šie dati nav pilnībā pamatoti. Bet tomēr šajā grafikā šis neliederīgi patērētais laiks tiek atzīmēts nedaudz labāk un raksturots nedaudz labāk. Tātad produktu cenas indeks sarkanā līkne un zilā līkne, gaiša zilā līkne, ir produktu cena gala patērētājiem. Šeit ir 30% starpība, un no kurienes tad rodas šie 30 liekie procenti. Tātad tā ir neefektīva komunikācija, plānošana un sadarbība, kas ir gandrīz lielāko problēmu daļu pamatā. Ja mēs runājam par risinājumiem, BIM, Building Information Management, tātad celtniecības informācijas pārvaldība, ir viens no vislabākajiem risinājumiem, kas ir pieejams mūsdienās un tiek uzskatīts par risinājumu, kas varētu nodrošināt uzlabojumus gan paša produkta rezultāta, gan procesa ziņā. Tātad atkarībā no izmantotā termina, tātad Building Information Management vai Building Information Modeling, ir divi varianti, kā tiek tulkots šis saīsinājums. Tātad vai no celtniecības informācijas modelēšana vai informācijas pārvaldība. Tātad, pateicoties šādai programmatūrai un portālam, vai platformai tiek nodrošināta labāka komunikācija un arī dažādu celtniecības posmu pārvaldība un modulēšana. Šajā grafikā jūs varat redzēt, ka šeit dažādu risinājumu izmantošana ietekmē. Tātad pirmais spēja ietekmēt izmaksu un funkcionālo spēju procesu. Pirmā līkne baltā krāsā. Otrā līkne baltā krāsā atspoguļo projektēšanas izmaiņu un grozījumu izmaksas. Numur 3 līkne melnā krāsā atspoguļo tradicionālo projektēšanas procesu. Savukārt 4. līkne atspoguļo IPD projektēšanas procesu. Kādi tādi nepieciešami projektēšanas centieni un kāds ir rezultāts. Tad šajās fāzēs vai šajos posmos tiek veikts tradicionālais projektēšanas process, tātad iepriekšēja projektēšana, skiču projekts, paša tehniskā projekta izstrāde, būvniecības dokumentu sagatavošana, atļaujas saņemšana, konkursa izsludināšana un būvniecība. Bet, ja mēs izmantojam integrētu būvniecības procesu un projektēšanas procesu, pirmajā posmā notiek koncepcijas izstrāde, un otrajā posmā notiek kritēriju projektēšana, tehniskā projekta izstrāde, dokumentu īstenošana vai ieviešana, un tajā pašā laikā var notikt jau arī konkursa izsludināšana. Ja mēs runājam par BIM datu raksturu lielumiem, atbilstoši Building Smart organizācijas paziņojumam, BIM ir atklātas, atvērtas, strukturētas, semantiskas un standarta datu dalīšanās visu būvniecībā iesaistīto pušu vidū. Tātad BIM datiem būtu jābūt pieejamiem, ir jābūt apstrādājamam, jābūt saprotamiem visām iesaistītajām pusēm un jābūt izmantotiem vienotiem standarta formātiem šiem datiem. Pirms tam es minēju tikai BIM risinājumu tehniskos raksturu lielumus, bet BIM ir sociotehniska sistēma, kas iekļauj arī sociālo daļu. Un tas vēlreiz apliecina, ka BIM risinājums ir ne tikai tehnisks risinājums, bet ir arī cilvēka izgatavotu tehnoloģiju, sociāla un iestāžu darbības ietekmējušu procesu rezultāts un kombinācija. Somijā
Tad Somija ir bijusi vadošā valsts BIM risinājumu ieviešanu no paša sākuma. Tiklīdz šī programmatūra bija pievienota, protams, mums uz pēdām min Lielbritānija, kas uz 2016. gadu būs vislielākā un vadošākā valsts, kas izmanto BIM risinājumus vislielākā mērā. Tas, protams, nodrošina izmaksu ietaupījumu virs 30%, tāpat arī pātrinātu būvniecības procesa īstenošanu un ātrāku nodošanu eksploatācijā un par 100% palielina arī eksportspēju un visu prasību un gala termiņu ievērošanu. Līdz šim esot BIM risinājumu līderi, ko mēs esam nodrošinājuši? Projektētāji ir plašā mērogā ieviesuši šo modulēšanu kā informācijas radīšanas rīku, un digitāla produkta modeļi pastāv ļoti lielā mērogā. Tāpat arī mēs varam šeit komunicēt, un ne tikai projektēšanas posmā tiek izmantoti BIM risinājumi no projektētāja puses, bet arī citi, kā piemēram būvinženieris un citas projektā iesaistītās puses izmanto BIM risinājumu. Tātad fiziskā modelēšanas sistēmā tiek izveidota informācijas pakete būvniecības. Tātad šeit pat ir iekļauti dažādi tehniski parametri un var izmantot arī kā būvinženieru biroja sava projekta sagatavošanai. Tātad procesa modelēšanas brīdī modelim tiek pievienots fizisks projekts, virtuāls fizisks projekts. Tāpat arī tiek izmantots kā ražošanas pasūtījuma. Tāpat informācijas lietotāji var pārskatīt, apskatīt, komentēt, apstiprināt, piešķirt statusus, sniegt atgriezeniskos saiti, izmaiņas, precizējumus, grozījumus un tā tālāk. Un tas viss tiek komunicēts tieši projektā iesaistīto pušu vidū, kā piemēram valsts iestāde, būva inspekcija, projektētājs, arhitekts, būvinženieris. Šajā slaidā jūs redzat to pašu informāciju, kas tika minēta iepriekšējā grafikā, bet atspoguļota nedaudz cita skatījuma. Pirmkārt, informācija nodrošina iespēju rasējumu radīšanas automātiskai vai automatizētai modelēšanai. Lēni un pakāpeniski Somijā mēs virzāmies uz informācijas paplašināta mēroga izmantošanā, kad informācija tiek izmantota procesa vadīšanā un lēmumu pieņemšanas procesā. Tātad ir šādi te punkti BIM risinājuma virtuālajā atspoguļojumā, kuru un tātad var izmantot arī šādus sensorus, kas kontrolē, vai noteiktie kritiskie punkti atrodas attiecīgajos punktos. Vairāki uzņēmumi ir attīstījuši pilnīgi jaunus uzņēmējdarbības procesus, kas atkal liek mums pārdomāt, kādi tad īsti procesi pastāv būvniecības gaitā un būvniecības ietvaros. Vismaz Skanska Finland ir veltījusi lielas pūles BIM risinājumu izmantošanā un koncentrējas tieši uz kvalitātes nodrošināšanu pašā būvniecības objektā. Pašlaik viņiem tiek modulēti 70 aktīvi BIM projekti un BIM risinājumi tiek izmantoti būvlaukumā. Piemēram, dažādu pārklāšanos vai neatbilstību pārbaudei un novēršanai, vizuālai pārbaudei, fiziskai pārbaudei, nepieciešamo būvmateriālu daudzumu aprēķiniem un pasūtīšanai, visu darba grafiku un rasējumu vizualizāciju, kā arī būvlaukuma plānošanai. Tāpat tiek izmantota mobilie modeļi un ierīces pašā būvlaukumā. Vairāk nekā 200 lietotāji, kas izmanto Tekla Field 3D. Skanska Finland. Tātad mēs tikāmies ar Skanska Finland vadītāju, un viņš minēja, ka viena no vislielākām priekšrocībām ar BIM risinājumu, kas ir uzstādīts, instalēts planšetdatorā, un katrs darbinieks nedēļā ietaupa 4 stundas, izmantojot mobilo aplikāciju un BIM risinājumu. Planšetdatori ar konstrukcijas moduļiem var nodrošināt aktualizētu informāciju, un tāpat arī ir piekļuva tātad būvdarbu vadītājiem un projektu vadītājiem visu laiku ir aktuālākā informācija un aktuālākie rasējumi.
Balstoties uz empiriskiem pētījumiem, vairākums cilvēku nespēja visaptveroši uztvert vairāk dimensiju plānus, un 70% saprot ēkas konstrukcijas rasējumu vai 3D moduli, kamēr vien tas ir vai atspoguļots nemērogā 1:1. Attiecībā uz validācijas, vizualizācijas un BIM risinājumiem, kas ir paredzēti arī apstiprināšanas posmam. Tātad gala patērētāji izmanto 3D imersijas izpēti, 3D un stereoskopisko attēlu veidošanu un mērogu 1:1. Kas tiešām nodrošina pilna mēroga plānu vizuālu atspoguļojumu labākai to uztverē. Kādi tad ir ieguvumi? Sveko Cave ir sapratusi, ka labāki projektu risinājumi tiek sagatavoti, projektēšanas pārskati un validācijas procesi notiek daudz ātrāk, mazāk nepieciešamas fiziskas modelēšanas telpas un projekta izmaiņas ir iespējams ieviest pēdējos projektēšanas posmos, bet projektēšanas izmaiņas vairs nav iespējamas būvniecības fāzē, kas ir ļoti labi. Tāpat arī palīdz sasniegt un nodrošināt ļoti sarežģītu projektu īstenošanu. Lengo Rurk Hinkley Point C ir jauna kodola stacija Lielbritānijā, kas aizstās vairākus esošas kodola elektrostacijas, kas atrodas Lielbritānijā. Tātad Lerk O'Rourke un Boygens, kas ir kopu uzņēmums un projektē šo te kodola staciju. Kā jūs redzat, šeit ir attēls 12 tonnas stiprinājumu. Tāpat arī ir 1,3 miljoni kubikmetru betona, 250 000 tonnu dažādu metāla stiebļu, 40 000 tonnu tērauda konstrukciju. Un patiesībā arī jau pašā celtniecības būvniecības procesā vai posmā būtu nepieciešams ļoti daudz dažādu grozījumu. Tāpat arī būtu nepieciešams novērst visas iespējamās pieļautās kļūdas projektēšanas posmā. Tātad sākotnēji Lengo Rurk mērķis bija pārbaudīt konstrukciju stabilitāti no virtuāliem moduļiem, bet ļoti ātri viņi saprata, ka pašā būvniecības posmā varētu būt ļoti milzīgas problēmas. Tā kā pašām pastiprinošām konstrukcijām bija jābūt pārtaisītām un izmainītām jau projektēšanas gaitā. Tas nodrošina arī kļūdu rašanās un novēršanas izsekojamību. Kad šie te stiprinājumi jau ir piegādāti uz būvlaukumu, viena no lielākajiem atkritumu daudzumiem rodas tieši no konkrēto stīņu piegādes nepareizā būvlaukuma vietā. Tāpat arī tiek izstrādāti rīki, lai varētu ātri izsekot attiecīgās konstrukcijas, pašas izgatavošanas, piegādes un uzstādīšanas jeb montāžas procesa gaitā. Tāpat ir iespējams izmantot planšetdatorus uz paša būvlaukuma, kas nodrošina daudz vairāk laika. Tā, pāris minūtes, 1 minūte. Tātad Lengo Rurk pavadīja ļoti daudz laika kopā ar BIM Solutions BIM risinājumu izstrādātājiem. Tāpat ir ārkārtīgi liela atdeve uz investīciju šajā te programmatūrā, jo bija iespējams krietni ietaupīt laiku, kas tiek pavadīts projektēšanas posmā, novēršot dažādas neatbilstības. Jauni procesi un līguma dokumenti. Tā jūs redzējat iepriekšējā slaidā 3D rasējumus dažādās krāsās, 3D skatījumos, skatos, kā jūs varat redzēt, bet, protams, divās dimensijās problēma dažkārt uztvert ir daudz vieglāk, bet standarta 2D betona zīmējumu un rasējumu izpratne uz daudzus gadus iepriekš norādītiem standartiem bija jau novecojuši. Tagad es varētu teikt, ka ir veids, kā uzņēmumi, pašvaldības un valsts iestādes varētu ietaupīt ļoti lielas līdzekļus,
investējot tieši būvniecības un projektēšanas procesu efektivitātes paaugstināšanā savos projektos. Teiksim, neliels ieguldījums projektēšanas un būvniecības pārvaldības procesā ietaupīs jau būvniecības posmā zināmu līdzekļu daudzumu, bet tas būs tikai neliels ietaupījums. Bet, pateicoties augstākas kvalitātes ēkām, kvalitāte un ietaupījums tiks nodrošināts gala patērētājiem un gala ēkas lietotājiem. Lielas paldies, Uti! Tā, un cilvēks skrien ar papīru, milzīgu papīra lidmašīniņu. Vai mums ir kāds jautājums Antikungam? Jā, lūdzu, pašā priekšā. Nē, otrā rindā, lūdzu. Lielas paldies par ļoti interesanto prezentāciju. Man ir 2 jautājumi. Viens jautājums ir AutoCAD. Autodesk. Vai tas ietver arī BIM risinājumu datu bāzi, kas atrodas mākoņu skaitļošanas apjomā? Tā, kāda ir jūsu datu uzglabāšanas stratēģija? Un saistībā ar to otrs jautājums. Ko mēs varam uzzināt par datu drošību? Un kā tad ar datu piederību? Tiesības, kas ir saistītas ar informāciju, kura ir ievadīta datubāzē. Kā šīs tiesības ir iespējams aizsargāt? Sarežģīts jautājums. Tātad pirmais jautājums. Tā, vai es varētu lūdzu atkārtot pirmā jautājumu? Tā, kur tiek uzglabāti šie dati? Mākonis. Tātad, tā kā mēs esam Trimble uzņēmuma grupas uzņēmums, ir risinājumi, kuri drīzumā būs pieejami. Jā, pašlaik tiek izstrādāti vairāki risinājumi, kas drīzumā tiks palaisti tirgū par datu īpašnieku tiesībām, autortiesības uz informāciju un datiem. Tātad, kā var piekļūt informācijai? Tas arī saistīts ar mākoņu skaitļošanas sistēmu. Bet, piemēram, šogad mēs esam izdevuši moduļa dalīšanās vai koplietošanas. Tātad pats modulis tiek saglabāts vai augšup ielādēts mākonī, un tas, kurš moduli ir izstrādājis, autors var piešķirt piekļuvi šim modulim noteiktiem lietotājiem viena projekta ietvaros.